Šoziem centrāltirgu, spītējot salam un augstumam, valda neparasta rosība. Rīgas galvenajā tirgu darbu ir sācis Ziemassvētku gadatirgus, un cilvēki vēl pirms svētkiem steidz iegādāties visu svinībām nepieciešamo. Ziemassvētku gadatirgus atklāšanā piedalījās nevien Rīgas mērs Nils Ušakovs un viņa vietnieks Ainārs Šlesers, bet šurp no senās Krievijas pilsētas Veļikī Ustjugas bija atsteidzies pat Krievijas galvenais salaveķis, jeb tautas valodā sauktais Ģed Maroz. Savukārt viņa kolēģi Santa Klausu ceļā no Labzemes piemīla citkārt tik uzticamie ziemeļbrieži, un viņš nepaspēja laikā ierasties uz gadatirgus atklāšanu. Gadatirgus apmeklētājiem 19. un 23. decembrī ir sarūpēta aktīva un plaša izklaides programma. Par jautrību rūpēsies aktieris Andris Bērziņš un Lauris Dzelnītis. Gadatirgus laikā pircējus un tirdznieks priecēs gan viduslaiku dejisteņu grupas Balāra izpildījumā, gan budēļi no folkloras kopas Dandari, gan arī bērnu muzikālā teātra Nianse izrāde par tirgus tēmu, gan īsta ielas cirkus uzstāšanās ar ugunspūtējiem, žonglieriem un citiem pārsteigumiem. Tāpat ir iespēja baudīt gardu karstvīnu, liet laimes, zīlēt nākotni un, protams, satikt Ziemassvētku vecīti. Gadatirgus darbosies līdz pat 24. decembrim, katru dienu no 8:00 rītā līdz 6:00 vakarā. Domājot par pircējiem, 23. decembrī gadatirgus un pārējais tirgus strādās ilgāk nekā ierasts.